Rīga klāt un skaidrs, ka Rīga esam mēs un kur pilsēta, galvaspilsēta, bez mākslas, nekur. Un pie manis ir viesos Latvijas Mākslas akadēmijas radošie dizaineri. Es jūs tā varu tā īsumā definēt, bet stādīšu priekšā. Tātad Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas vadītājs, dizainers Matīs Zvaigzne. Čau, Matīs! Čau! Un daļā dāma mums metāla dizaina katedras asistente, rotu māksliniece Una Mikuda. Čau! Sveiki! Jā, parunāsim mēs ievadā par šo te mākslas kā nozares nozīmi pilsētas veidošanā un arī akadēmijas kā mākslas izglītības veidotāju. Kā tad ir, kā jums vispār katram atsevišķi šķiet, kā māksla izdaiļo, ko viņa dod pilsētai kā tādai? Es teiktu, ka māksla pilnīgi noteikti dod to enerģiju, dod to jēgu, vēlmi būt šajā vidē, piesaista cilvēku prātu, acis, visu kopumu, arī liek padomāt par kaut kādām aktuālām tēmām, lietām, iemīlēties vidē, kurā mēs dzīvojam un tā tālāk. Una? Droši vien krāsas, formas un arī kaut kādu tādu jaunu dvesmu. Vienkārši ikdienas cilvēkiem ieraudzīt kaut ko, kas varbūt viņam nav ikdienas ritējumā. Jā, un pietiek ar to, ka mēs paceļam to galvu uz augšu, nevis uz bruģi vai asfaltu. Un principā viss pilsētā ir par un ap mākslu. Tā ir arhitektūra, tas ir daudz dažādi dizaini, vai ne? Un tā viņa top. Kāda ir mūsdienu Rīga tādā mākslas aspektā, un kur mums vajadzētu pielikt klāt, lai mēs ejam tādā laikmetīgajā virzienā? Mums vajadzētu vairāk tādas laikmetīgās izpausmes, varbūt arī beidzot šeit kaut kādu laikmetīgās mākslas centru. Droši vien vairāk stāstīt, runāt par šīm lietām, pieņemt, jo mums ir daudz talantu, mums ir daudz jaunie mākslinieki, mums ir daudz cilvēku, kuri spēj šo te domu iznest un pateikt ar savu mākslu, savu klātbūtni performancēm. Jā, es domāju, mēs ejam tur, kur mēs aizvien vairāk esam kopīgajā Eiropas ģimenē, kopīgi starptautiskā veidā piesakam sevi, piedalāmies visādās aktivitātēs un esam arī šeit tādu laikmetīgu, mūsdienīgu elpu, enerģiju. Jā, tā kā es teiktu, mums ir daudz kur tiekties, bet mēs esam ar lielu potenciālu. Jā, jo jums ir entuziasms, tā dzirkstele, un tad jau daudz ko var izdarīt. Saistībā ar akadēmiju, jūs taču esat tie, kas ražo tos jaunos māksliniekus, radošos cilvēkus. Vai ir kaut kādas atsauces, kā viņiem klājās, teiksim, absolventiem, kas ir nesen absolvējuši, un varbūt tās arī tādā ārvalstu līmenī, vai mēs kotējamies, vai mēs draudzējamies ar citiem un vedam uz šeieni arī apmaiņā un eksperti un profesionāļi? Jā, mums ļoti aktīvi, manuprāt, ir šī Erasmus apmaiņas šī pieredze, gan tas ir studiju laikā, gan arī Erasmus prakse, kas ir pēc absolvēšanas, un studenti tiešām ļoti priecīgi, ka viņiem ir šī iespēja, un viņi dodās tur un atgriežas ar tādu gandarījumu un vēlmi tiešām kaut ko arī darīt un realizēties. Droši vien papildinot par to konkurēšanu un tiem soļiem tālāk, māksla, dizains, radošā profesija noteikti ir tāda, kur tu dodies un attīsties soli pa solītim. Un skaidrs, ka pēc tam studijām ir vēl daudz ko pierādīt un sevi atrast, un ir daudz tās iespējas. Ja. Bet, ņemot vērā to, ka mūsu jaunieši arī gūst atzinību dažādos starptautiskos notikumos, dizaina balvās, mākslas, festivālos, mēs esam pamanīti. Un tās iespējas ir. Jautājums ir, kurš izmanto to savu talantu un atrod saklikšķina kopā kontaktus. Katrs pats savas laimes kalējus. Pilnīgi noteikti arī mākslā. Bet jums Latvijas Mākslas akadēmijai šajā pavasarī tā ražīgi daudz dažādu aktualitāšu. Es gribu, lai jūs pastāstat par to, kas ir atvērtās skates un kāpēc mums tās jādodas skatīties. Atvērtās skats ir ļoti interesanta lieta, kuras aicinu
visas, kam interesē tas, kas notiek akadēmijā, nāk ciemos pie mums. Tas ir atvērts pasākums, tas nozīmē to, ka bezmaksas ieeja, droši nāciet, izbaudiet to, kas tad ir procesā, kādi ir tie gala darbi. Un interesants tas ir tādēļ arī, ka katru dienu ir cits saturs, jo būtībā no 27. aprīļa līdz pat 8. maijam katru dienu tur ir pilnīgi cita specialitāte, citi autori, citi darbi. Cepuri nost organizatoru komandai un tiem, kas visu arī nomaina tur, kur kā vajag arī visas rekvizītas un tam līdzīgi. Tur ir, mums ir kur sviedrus tā teikt noslaucīt, bet ir daudz tiešām foršu lietu un ir mums vesels 3 ēkas, Kronvalda 13, Kalpaka 4 un Brijāna 13 jaunā Riga Makerspace prototipēšanas darbnīca. Un tiešām tā programma ir ļoti apjomīga un tādā ziņā, kas interesē jāpadomā sākumā, un tāpēc tās programmas ir jāpaskatās, kurā no dienām tad es vēlos atnākt ciemos. Un ja īsti vēl nevar izlemt, kas tad visvairāk interesē, vienkārši ej un tu piedzīvos kaut ko tu vispār negaidīji. Un tā ir tāda dzīves garša dzīvē teikt, jā, un ja te ir tāda vēl pie tam bezmaksas opcija, piedzīvot kaut ko nebijuši forši un paskatīties, novērtēt un saprast arī, veidot viedokli par to, kāda ir mūsu jaunie mākslinieki, kāds ir viņu skatījums uz pasauli. Vai ir kaut kāda noteikta tēma, kas šajā gadā ir skatēji? Atvērtās skats būtībā ir šis pats studiju process. Tā kā katram autoram ir savi tie kursa uzdevumi, kurus viņš risina, savi izaicinājumi. Un ir forši tā iespēja ir arī satikt viņus šajās atvērtajās skatās. Parunāt vēl. Jā, tas nav tikai par šo, varbūt tā darbs ir eksponāts, un tad viss mēs tur mēģinām izzīlēt, kas tad aiz tā slēpjas. Bet nē, es varu parunāties, saprast, kas tad nointervēt. Nointervēt. Vesela jauna pasaule. Iespējams atrast kādu jaunu sadarbību arī. Jā, jo galvenais ir kontakti. un tālāk arī nekas jau neapstājas. Protams, ka slavenā modes skate vai ne, un dizaina dienas. Stāstiet par šo visu. Jā, kā to aptvert. Jā, mums tradīcija turpinās. Modes skate šogad notiks laikam jau 33. reizi. Un tradīcija turpina arī diplomantu dienas un dizaina dienas, kas principā pārvērš Mākslas akadēmiju par vienu lielu izstāžu telpu, kura piepildās ar visādiem diplomu darbiem no jau pieminētajām visādām specialitātēm. Un modes skate tātad ievada tieši šīs dizaina dienas, un modes skate notiks 29. maijā Hanzas peronā. Ierodoties uz modes skates, arī varu izpausties radoši, arī kaut kā tādu tērpu sev radīt. Vēlams, jā. Ļoti labi. Jā, jo tur arī ir viss ir par un ap modi, un ne jau tikai tie, kas tur uzstāsies un staigās pa to mēli, rāda šo modi, bet arī apmeklētāji ir daļa vispār no modes un mūsu šī brīža modes veidotājiem. Te gan jāpiemina, tagad būs dziņ. Biļetes, vienīgais pasākums tad ir modes skate, uz kuru ir jāiegādājas biļetes, kur tās var iegādāties? Ir iespējams pagūt viņas iegādāties aula.lv. Labi, paldies, laižam tālāk. Jā, un tā tad modes skate būs ar plaša, vismaz 25 autori tur piedalīsies, un būs īpaši scenogrāfija, tā kā mēs nestāstīsim detaļās, bet lai paliek šis noslēpums, tā kā tas arī būs tāds kā pieredzes pasākums, nevis tikai tāds vizuāli estētisks, bet tāds arī ar vēl papildus konceptu un papildus kaut kādu tādu enerģiju. Tas nebūs tikai par un ap tērpiem. Nē, bet radīs noteikti arī emocijas. Tikai par un ap kaut ko vienu konkrēti, tas ir tāds kopums un tas ir dzīves stils. Un par diplomantiem un dizaina dienām? Jā, tad tas ir tālākais mūsu solītis. Vasara jau. Tā jau būs vasara, un tas būs 12. jūnijas, kurā mēs atklāsim abas divas šīs diplomantu dienas un dizaina dienas vienā atklāšanas reizē. Un tās norises vietas arī ir daudz un dažādas. Es viņas neuzskaitīšu, šī informācija jau noteikti būs publiski pieejama, bet arī dizaina dienas parasti ir tā kā mazliet atsevišķs tāds kopums, ekspozīcija, kas rāda tieši to, ko dizaina diplomanti tajā konkrētajā studiju gadā ir radījuši.
un rāda, tā kā demonstrē viņu šīs spējas un redzējumu un eksperimentus tieši dizaina jomā. Un būs arī diskusijas vai kaut kādas meistarklases, jā, cik es saprotu. Jā, tur ir iespēja visādā veidā piedalīties un iesaistīties. Mums ir arī tradīcija organizēt Peča kuča stāstu tādu sesiju. Kas tas ir? Tas ir tāds ļoti aizraujošs, intensīvs formāts, kurā katram autoram ir 20 attēli. 20 slaidi, un viens slaids ir 20 sekundes, un tam, kurš prezentē šo savu stāstu, nav iespēja iesaistīties slaidu pārslēgšanā vai atslēgšanā atpakaļ. Līdz ar to viņš ir sagatavojis savu stāstu, viņš ir nolikts tā kā publikas priekšā un lūdzu stāsti. Un parasti mēs mēģinam nevis tādus tā kā, atstāstīt to, ko mēs redzam ekspozīcijā, bet kaut kādus mazos tur aizkulišus stāstus vai kādu interesantu notikumu, atgadījumu vai kādu projektu. Interaktīvi. Kaut ko tādu, kas bišķiņ vairāk parāda to, kas notiek aiz tās ekspozīcijas un tajā studenta ikdienā. Lai cilvēki izprot. Jā, un tas mums notiks 18. jūnijā. Jūnijā piefiksējam. Ar dizaina nodaļas izdevuma Arī prezentācija un arī ilgtspējas balvas pasniegšana. Tā kā mums ir arī vairākas balvas dizaina dienu ietvaros, ko mēs pasniedzam autoriem par tādām ļoti būtiskām tēmām. Ilgtspēja, inovācija, izcilība konkrētajā savā izpausmē darbos. Jūsos klausoties, es saprotu vēl vairāk, ka mums ir ar ko lepoties un jaunā mākslinieka paudze dažādās nozarēs virzienos ir spējīga un mēs varam. Un gribas teikt paldies, ka jūs darat savu darbu ar entuziasmu, ka jūs rodat arī šīs sadraudzības gan ar pašmāju profesionāļiem, gan arī ārpus Latvijas, jo, mūsu mākslas akadēmija tomēr ir kaut kas prestižs, un tur ārpusē arī ir par to jāzina un jādzird. Un, lai top mums jaunā mākslinieka paudze arvien spējīgāk, spēcīgāk, un varbūt, lai nav gluži tā kā vienmēr saka, mākslas darbi rodas mokās, lai nav tās mokas tik smagas. Tieši tā, lai arī iedvesmu līdzās. Jā, paldies jums liels par viesošanos, par dalīšanos, un kur ir tad mājaslapā, vienkārši Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā? Tur var sakot mums Instagramā dizaina nodaļai, modas arī katedrai, un arī Mākslas akadēmijas Instagrams. Tur viss tā informācija diezgan, mēs cenšamies būt aktīvi stāstīt par tām lietām, ko mēs darām. Malači, turpiniet to darīt, jo tiešām arī klausītāji, skatītāji, tā ir ļoti laba iespēja. Daudz bezmaksas pasākumu var iet vienkārši klausīties, izglītoties un saprast vairāk un izprast un atvērt kaut ko jaunu. Pieredzēt ļoti daudz dažāda žanra, amplitūdas, izpausmes, nevis tikai kaut ko ļoti konkrētu. Paldies! Uz tikšanos! Paldies, tiekamies!